Ilze, pirms tu sāc, es esmu dzirdējis, ka uzņēmumā, kur drīkstus tu, ja, kur tu darbojies, ka tur esot ļoti labi apstākļi, ka tur ar čībiņām staigā esot arī atpūtas istaba bijusi, vai vēl ir, kur var aiziet mazliet laimīgi. Aplaus, dāmas un kungi! Labdien! Šodienas darba plānā mums ir iepazīsimies tātad ar mani. Paldies Mārtiņam par lielisko ievadu un publikas iesildīšanu. Izstāstīšu, kas ir Wunder, un tad padalīšos ar dažām idejām un ieteikumiem, kā mēs radām vidi mūsu uzņēmumā. Un es zinu, ka visu nevar nokopēt, bet ja vismaz viena lietiņa jums liksies interesanta un saistoša, es būšu ļoti, ļoti priecīga. Esmu dzimusi un augusi Latgalē, ja būsim precīzāki Kombuļos. Kāds varbūt šo ir dzirdējis publiskajā telpā. Un, jau 20 gadus sevi dēvēju par valmierieti, bet vienmēr sirdī būšu Latgalē, tas ir skaidrs. Un tāds interesants fakts šodien ir sagadījies, ka nākamais runātājs Aiga arī ir no Latgales, un mēs kopā atbraucām uz Valmieru, un šeit vēl aizvien dzīvojam, tā kā aplausi Aigai, ja? Un šodien man ir ļoti zīmīgs datums, jo tieši pirms 15 gadiem 10. maijā es kļuvu par mammu. Un savā brīvajā laikā es dodos dabā pārgājienos, lielākoties dodos vienītī, bet bieži vien arī meiteņu vakari. Mums ir tādi, ka mēs dodamies dabā izzināt tepat Latvijas plašumus vai arī kaut kur ārpus. Un ļoti, ļoti patīk teātris, un mums ir noveicies Valmierā ar savu teātri, tā kā bieži man arī tur var sastapt. Un kā jau Mārtiņš pieminēja, tad katru nedēļu es dodos arī uz Vidzemes slimnīcu. Man ir 2 tēli, dakteris Babulis, ko jūs redzat šeit attēlā, un arī dakteris Nonojām un tāda personības dubultošanās. Ja? Un klaunojos es jau 4 gadus, un šī ir tāda sirdslieta. Un dakteri klauni iepriecina bērnus ne tikai slimnīcās, mēs sadarbojamies arī ar sociālās aprūpes centriem, un mums ir arī dažādi projekti ar senioriem un Ukrainas cilvēkiem. Man arī ir bijis tas prieks un gods pabūt gan uz Polijas-Ukrainas robežas, darbojoties ar bēgļiem, gan arī šogad mēs bijām Ļivivā, kur mums bija došanās slimnīcā ar Harkivas klauniem, tā kā tādas ļoti, ļoti zīmīgas pieredzes man personīgi. Un šodien stāsts būs par Wunderi. Ar Wunderi esam kopā jau vairāk kā 12 gadus. Bilde ļoti miglaina, es centos atrast kaut ko no pašiem pirmsākumiem, kā jūs redzat, tur Wunderi burkāni ir oranžā krāsā, šobrīd mēs esam lilā. Un arī nosaukums mums ir īsāks Wunder, šobrīd nevis Wunderkraut. Bet, esmu 12 gadus šeit, domāju, ka palikšu vēl dažus gadus arī šeit, jo man ir interesanti. Mēs viens otram vēl aizvien varam sniegt jaunas vēsmas, jaunas idejas un radīt kopā. Tā kā šīs tās lietas, kas man ir svarīgas. Sāku kā biroja vadītāja, un tad laika gaitā lomas ir mainījušās. Esmu bijusi tiešais vadītājs Latvijas komandai. Šobrīd esmu oficiālais pārstāvis Latvijā un vairāk darbojos ar personāla vadības lietām. Un tad kas tad ir Wundera? Kurš zina, kas ir Wundera? Aiga, paldies par atbalstu. Tā, nav daudzi, tāpēc centīšos neiedziļināties. Un manā prezentācijā šur tur būs angļu valodā kaut kāds teksts, jo darba valoda mums ir angļu valoda, un man tā ir vieglāk izteikties. Wundera darbojas kopš 2010. gada. Strādājam Latvijā, Somijā un Igaunijā. Un Latvijā mums ir 2 biroji Valmierā un Rīgā. Un kas ir interesanti, piedzimām mēs Valmierā, nevis galvaspilsētā. Man liekas, tas tāds foršs fakts. Un Valmierā mēs esam tepat uz šīs ielas, kas jau vairs nav Leona Paiglas iela, bet kāda iela šī ir tagad? Pāvila Rozīša iela, kas, manuprāt, arī skan ļoti skaisti. Un Un mēs, lai gan esam 3 valstīs, mēs visi strādājam kā vienota komanda. Mums nav tāda sadalījuma, ka mēs esam filiāls un katrs darbojamies atsevišķi. Bet līdz ar to mēs kopā visās valstīs esam uz doto brīdi 101 darbinieks, Latvijā 31 mēs esam. Un kas vēl būtu jāzina? Mēs esam programmētāji. Es pati neprogrammēju, bet mana komanda un kolēģi ir izstrādātāji, un vairāk kā 90% mūsu darba aiziet uz Somijas tirgu. Latvijā mums ir ļoti, ļoti maz projekti. Un šis ir tas slaids, kāpēc es vēl aizvien esmu Wunderā, jo uzņēmuma vērtības
precīzi atbilst manām vērtībām, gan darba dzīvē, gan privātajā dzīvē, un tāpēc man šeit ir labi, man šeit ir viegli. Un, ja šīs vērtības nemainīsies turpmākajos gados, tad ticamākais es arī šeit vēl aizvien uzkavēšos. Un runājot par vērtībām, tāds nav pareizi vai nepareizi vērtība. Ja tu esi jaunais uzņēmējs, tad domā, kas tev ir svarīgi, un tādu komandu arī veido ap sevi. Kādam ir svarīgs adrenalīns, kādam ir svarīgs ātrums, kāds grib maukt un visu laiku strādāt. Un, piemēram, mūsu uzņēmumā tādam cilvēkam būtu garlaicīgi, jo mēs esam tādi lēnīgāki, tādā somu čīliņā. Nu tā, līdz ar to mums arī iekšējā konkurence nav izteikta un viss neder visiem. Radiet tādu komandu, ar kuriem jums pašiem būs interesanti strādāt, vai arī, ja jūs pievienojaties komandai, meklējiet tādu komandu, kurā jūs jutīsieties ērti un brīvi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un kurš tad ir lielākā žūrija, lielākais kritiķis, lielākais iedvesmotājs uzņēmumā? Tā ir komanda. Un šeit ir kopbilde no viena no mūsu pasākumiem. Un, man liekas, tāds labs rādītājs, ka mēs kaut ko darām pareizi, ir tas, ka vidēji visās valstīs, ja mēs paņemam rādītāju, cik ilgi darbinieks strādā pie mums, tie ir 8 gadi. Un, manuprāt, mūsdienu straujajā ritmā un IT nozarē šis ir milzīgs cipars. Un, jā, mums daudz ilgadējo darbinieku. Un forši, ja komanda mūs novērtē, bet ļoti patīkami, protams, ja mūs novērtē arī kāds ārpusē. Paldies Valmieras novadam, kas vienmēr mūs patur kaut kur redzeslokā. Un mēs ļoti priecājamies, ka jau vairākus gadus esam ģimenei draudzīgs komersants, un pagājušajā gadā saņēmām arī taisnīgu atalgojumu maksātāju apbalvojumu. Tā kā mēs darām lietas, kurām mēs ticam, un ir forši, ka kāds to novērtē un pasaka, mums turpiniet tā darīt. Nu, un tad laikam pie paša galvenā, kur es ceru, ka jūs dabūsiet arī kādu interesantu lietu priekš sevis. Šis strādā pie mums. Pie jums varbūt nestrādās, varbūt kādu vienu lietu jūs pārņemsiet, bet nu jā, mēs darām šādi. Elastīgums ir viena no svarīgākajām un visbiežāk pieminētajām lietām, ko mūsu darbinieki novērtē. Šo mēs varam uzzināt no apmierinātības aptaujām, un elastīgums izpaužas gan laikā, gan vietā. Pie mums tiešām ir elastīgs darba laiks. Darbinieks var veidot savu ikdienu tā, lai viņš var realizēt visas savas vajadzības. Manā gadījumā es tiešām strādājot Wunderu, varu iet standarta darba laikā 9 uz slimnīcu un 3 stundas tur pavadīt ar bērniem. Bez kaut kādiem sirdsapziņas pārmetumiem, jo es to darbiņu izdarīšu vēlāk. Es varu aizdoties uz skolas bērnu pasākumu, es varu aiziet bērnu treniņiem. Man vispār nav stresa par to, ka darba devējs uz mani skatīsies kaut kā ne tā. Un šis ir tas, ko mūsu komanda novērtē, un daudziem ir tāds šoks pievienojoties komandai. Man nevienam nav jāatskaitās, man nevienam nekas tā kā nav jāsaka. Nu, nē, ja tu esi kalendārā ierakstījis savu dienas plānu, un mēs izmantojam saziņai Slack, kas ir čats, tad tur arī var norādīt statusus, un tad mēs attiecīgi zinām, kur tur Artūrs šobrīd ir off 2 stundas un nebūs pieejams. Un, jā, tas ir par elastīgo darba laiku, un mēs Covid laiks mums, protams, bija izaicinājums, jo tas bija piespiedu kārtā, bet mēs bijām gatavi, jo no pirmās dienas mēs strādājam attālināti un ofisos. Līdz ar to mēs bijām tam gatavi, un ir skaidrs, ka šo iespēju mēs saglabāsim, jo tas ir tas, ko darbinieki arī saka, ka viņiem vajag gan ofisu, gan attālināto darbu. Un ja mēs runājam par ofisu, tad bieži vien, man liekas, ir tāds stereotips, ka darba devējiem vajag, lai darbinieks ir ofisā. Patiesībā daudzi kolēģi izvēlas nākt uz ofisu, jo mājās viņi nevar safokusēties darba, mājās ir ģimene, mājās varbūt arī tā fiziskā vide nav tā iekārtot, ka varētu produktīvi strādāt, tāpēc dažiem office ir tieši tas, kurš palīdz sabalansēt privāto un darba dzīvi, jo viņiem ir kur noslēpties uz kādu laiku. Kaut kad tika runāts par 4 darba dienu nedēļu, pie mums tā nav. Bet mums ir kolēģi, kas izvēlas strādāt samazinātās slodzes. Mums ir vairāk kolēģi, kas strādā no 8 slodzē. Bet tie formāti arī ir atšķirīgi. Ir kolēģis, kurš strādā 4 darba dienas, un tad viņam ir 5 diena brīva. Ir kolēģis, kurš strādā katru darba dienu, bet viņam ir īsāka darba diena. Tā kā mēs esam elastīgi arī šajā formātā. Man ir bijusi tāda interesanta diskusija ar vienu citu uzņēmēju, kurš man teica, vai jums jau visi dara, ko grib, tāda anarhija.
Nav pie mums anarhija, mums ir noteikumi, mums ir vadlīnijas. Un tajā, piemēram, runājot par šīm slodzēm, tad man ir jautājums, vai tev kā darbdevējiem ir vieglāk aizpildīt šo 0,2 trūkstošo slodzi, ja darbinieks izvēlās samazināt darba slodzi, vai tev ir vieglāk meklēt jaunu darbinieku, viņu apmācīt, lai viņš tā kā pilnībā var aizvietot. Jo ir skaidrs, ja tu neapmierinās savas komandas vajadzības, ilgākā vai ātrākā laika posmā ticamākais tas cilvēks izvēlēsies aiziet strādāt kaut kur citur. Mums ir svarīgi, lai mūsu cilvēki paliek ar mums. Un, tāpēc mēs esam elastīgi, meklējam kompromisus, un tik tālu mums tas ir izdevies. Vēl viena svarīga lieta, ko gribu piebilst, ir par iespēju būt offline. Un vispār ir tāda Eiropas direktīva, ja nezināt, tad ir right to be disconnected. Tas ir Eiropā pieņemts ne likums, bet direktīva, kur darbiniekiem ir tiesības būt nepieejamam ārpus darba laika. Tas labāk strādā, protams, kad ir standardizētais darba laiks, bet arī mūsu gadījumā, ja darbinieks norādījis, ka viņam ir fokus laiks un viņš šobrīd neatbildēs uz čata ziņām, tad mēs to respektējam. Mēs respektējam atvaļinājumus un nezvanam un netrubelējam, un vakaros mēs arī nelūdzam pieslēgties, jo vien tā nav paša darbinieka izvēle darīt darbiņu vakarā. Vēl viena ļoti svarīga lieta, kas manuprāt, veido brīnišķīgu darba vidi, ir izpratne par psihoemocionālo drošību, un tas ir vairāk par to, vai tu vari būt tu pats, vai tu atnākot uz darbu jūties tikpat brīvi kā mājās. Jā, mums ir čības, mums ir augļi, mēs esam vairāk kā ģimene nekā kolēģi, bet par šo mēs runājam diezgan daudz, arī iekš mūsu komandas, un mums ir nodefinēti tādi safe space principles, kas ir pēc būtības uzvedības principi ļoti īsā formātā, par ko mēs atgādinam darbiniekiem, kādu uzvedību mēs sagaidām viens no otra. Safe space principles vienmēr atgādinam pirms kopīgiem pasākumiem, tas ir tāds likums. Un no tiem standartiem, man liekas, man pašai ļoti uzrunā ir komunikācija. Labāk lieku reizi pavaicāt, nevis izdomāt otru cilvēku vietā, un šo es jums arī privātajā dzīvē aicinu ieviest. Runājiet, vaicājiet, nepieņemiet, jo pieņēmumi ir balstīti tikai uz mūsu personīgo pieredzi. Un dabīgā veidā mums ir izveidojusies uzņēmumā tāda psychological safety initiative, kur cilvēki, kuriem interesē šis temats, paši ir izveidojuši tādu domu biedru grupu, un viņi dziļāk pēta šos jautājumus un tālāk dalās ar mums, stāsta par dažādiem terminiem, kā mēs vēl varam uzlabot šo darba vidu uzņēmumā. Tas ir kaut kas tāds, ko nevis uzņēmuma vadība ir radījusi, bet darbinieki paši ir radījusi un uzņēmuma vadība vienkārši atbalstījusi. Ļoti svarīgi ir atgriezeniskā saite, mums ir feedback trainingi, mums ir dažādas procesi, kur mēs dodam iespēju dot atgriezenisko saiti un arī saņemt atgriezenisko saiti gan verbālā formātā, gan rakstiskā formālā. Un tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks varētu saprast, kas ir tās lietas un vietas, kur viņš varētu augt, gan kā profesionāls, gan kā personība. Un šis, protams, arī veido tādu ciešāku sadarbību starp darbiniekiem, kad mēs zinām viens otru, piemēram, mājās puses, un mēs arī reaģējam citādāk, jo tad ieslēdzās šī empātija, ka, es zinu, Jānis ir tāds, un man uzreiz ir vieglāk ar viņu sadarboties. Es vienkārši saprotu, ka viņš ir šāda personība. Un mums ir čatā tāda grupa Community Today I Failed, un šis ir vairāk par tādām neveiksmītēm, jo mēs skatāmies uz kļūdām un kļūdīties taču ir cilvēcīgi, vai ne, Mārtiņ? Un mēs uz kļūdām un neveiksmēm skatāmies kā uz iespēju mācīties. Mēs nesodam, nenosodam, bet patiesībā šajā čatā katrs var atnākt un padalīties ar lielākiem vai mazākiem failiem, jeb neveiksmēm, sākot jau ar to, ka tur vienkārši uztaisīja kalendārā pasākumu, bet nevienu neuzaicināja. Tad tu ierodies tajā Zoomā, un tu esi viens pats, un nesaproti, ka pārējā komanda nav, bet tu vienkārši neesi pievienojies nevienu citu. Sākot ar tādām vienkāršām ikdienas lietām līdz pat kaut kādām neveiksmītēm vai komunikācijas kļūdām sadarbībā ar klientiem. Bet šis ir veids, kā mēs sakam darbiniekiem un komandai, ir ok. Ko tu darīsi citādāk, lai nākamreiz tas nenotiktu, un šis ir tas svarīgākais. Jā. Un līdz ar to, ja nav bailes kļūdīties, tad ir lielāka iespēja, ka darbinieks nāks ar savu iniciatīvu, kā inovācija notiks uzņēmumā, jo, ja baidās, tad nesaka un nepiedāvā. Mēs negribam, lai baidītos.
Labūtība šodienas tāds, man liekas, vārds, ko ļoti bieži izmanto. Mums tas ir ļoti svarīgi. Pirms 2 gadiem mēs organizējām tādu 5 mēnešu kampaņu iekšēji uzņēmumā ar dažādām aktivitātēm. Katru mēnesi mēs izcēlām gaismā vienu tēmu. Tad bija miegs, uzturs, komunikācija, kustība un atpūta, kad mēs ne tikai mums bija lektors no ārējiem resursiem, bet mēs arī iekšēji dažādas viktorīnas organizējām attiecīgi, lai šie temati tiktu aktualizēti, jo tas ir svarīgi mums gan kā darbiniekiem, gan kā cilvēkiem ārpus darba vides. Un, man liekas, viena ļoti forša lieta, ko mēs darām, ir, mēs to saucam par well-being one-on-one, kad mūsu HR komanda runā ar darbiniekiem. Darbiniekiem atsevišķi ir izaugsmes sarunas un attīstības sarunas, bet well-being one-on-one ir tāda, kur mēs vienkārši esam cilvēks pret cilvēku, kā tev iet, kā tu šeit jūties, kas varētu mainīties, lai tu šeit justos labāk, tā kā vienkārši tāda saruna un sadzirdēšana. Un mums ir arī iespēja izventilēties, skaidrs, ka darba dzīvē ir kaut kas rīktīgi besī, kolēģis tur ir. Un emocijas nevajag turēt sevī, tāpēc HR komanda vienmēr ir pieejama un mēs varam uzklausīt. Tās mēs saucam par ventilēšanās sesijām, izventilēt emociju un tad iet tālāk risināt to jau tādā vairāk konstruktīvā veidā. Jā, es jau minēju, ka mēs esam ģimenei draudzīgi. Un no tām lietām es gribētu, ja jums ir cilvēki, kas ir ilgstošā probūtnē, vienalga, vai tas ir bērnu kopšanas atvaļinājums, vai varbūt ilgāka slimības lapa, uzturiet kontaktu ar viņiem arī tad, kad viņi nav klātesoši ikdienas dzīvē. Mēs to darām tā, ka visi bonusi un visas lietas, kas mums ir pieejamas šiem cilvēkiem visu probūtnes laiku. Un mums ir atsevišķa WhatsApp grupa, kur tad es gribēju rakstīt māmiņu čats. Domāju, nē, mums arī tēti iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, tā kā tas nav tāds māmiņu čats. Un, jā, mums ir WhatsApp grupa, kur mēs vienkārši informējam, ka būs pasākums, varbūt grib pievienoties, kaut kādas izmaiņas. Un tad, kad šie cilvēki atgriežas atpakaļ, viņiem ir tā sajūta, ka viņi nav bijuši projām. Mums pat Marta atgriezās mamma no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Viņa saka, vispār es jūtu, ka nekas nav mainījies, un es vienmēr esmu šeit bijusi. Tā kā tas arī ir tā ļoti, ļoti palīdzoši. Un novērtējums, man liekas, mums katrs alkstam kaut kāda novērtējuma. Un, mēs esam izveidojuši tādu Unicorn programmu, jeb vienradžu programmu, kas pēc būtības ir Unicorn Club, ir visi darbinieki, kuri ir mums kopā 10 vai ilgāk gadus. Šodien no rīta pārbaudīju, ja mēs esam 101 darbinieks, 25 mums ir Unicorn Clubā šobrīd. 1/4 darbinieku mums ir ar mums kopā vairāk kā 10 gadus, kas, manuprāt, ir brīnišķīgs rādītājs. Un 10-gadniekiem ir pieejama dāvana, kas arī ir kaut kas tāds, ko mēs darām uzņēmumā. Mēs nepārskaitam vienkārši naudas summu uz kontu, jo to naudu iztērēs ikdienišķām lietām. Gan dzimšanas dienas dāvanas, gan unicorn dāvana ir parasti konkrētas lietas, ko darbinieks var izvēlēties. Un tad uzņēmums nopērk to kā tādu taustāmu lietu. Mums ir kāds izvēlējies subdēli, kāds ir devies ceļojumā, un tad tās lietas paliek atmiņā, un viņas vienmēr sasaistās ar uzņēmumu. Tā kā tam ir lielāka vērtība nekā vienkārši kaut kādam netveramam ciparam bankas kontā. Un cilvēkiem patīk, kad viņiem dod iespēju izvēlēties. Jā. Mums ir virtuāla apskāvienu sistēma, bet par to es varētu stāstīt, man liekas, ļoti ilgi, un es šoreiz izlaidīšu, bet principā tā ir tāda iekšēja sistēma, kad mēs viens otram varam aizsūtīt virtuālu paldies, un katram paldies vēl ir klāta finansiāla vērtība. Tas nozīmē, jo jaukāks tu būsi pret kolēģiem, un vairāk tādus paldies virtuālos tu saņemsi, jo kaut kādā nezināmā laika periodā, ja mēs metam kauliņu, tu saņemsi arī finansiālu bonusu par saviem labajiem darbiem. To, ko es nepateicu vēl par atvedu ballīti, man liekas, tas arī kaut kas tāds, ko daudzi varbūt nedara un nenovērtē. Un tas ir normāli, darbinieki izvēlās doties kaut kur citur. Un tajos brīžos skaidrs, ka tie lēmumi nav vienkārši abām pusēm. Darbdevējiem ir sarežģīti un darbiniekam ir grūti šķirties no komandas un tā. Un tad atvedu ballītes ir tāds foršs rituāls, kad var sanākt kopā, nosvinēt laiku, ko mēs esam pavadījuši kopā. Un jā, tāda pēdējais aktīvais kontakts ar aizējošo darbinieku. Mūsu gadījumā tas ir atmaksājies tādā veidā, ka vairāk darbinieki pēc
zāles zaļuma pārbaudīšanas cituri ir atgriezušies pie mums. Bildē, kur vienradis Mārtiņš arī izkāpa ārā no Wunderas pāris mēnešiem un bija atpakaļ. Un tagad viņš novērtē to, ka šeit ir 2 reizes vairāk nekā pirms tam. Un kopā būšana, šis man ir pēdējais laiks, un kopā būšana, protams, veido ciešāku saikni. Mēs kļūstam no kolēģiem par draugiem, no draugiem par ļoti labiem draugiem. Un 2 lietas, ko man gribētos izcelt un ko varbūt kāds no jums varētu pārņemt un izmēģināt. Mums tāds Wundertime aktivitāte, kad pēc būtības ik viens darbinieks ir tiesīgs. Viņam ir iespēja piedāvāt kaut kādu kopīgu pasākumu ar kolēģiem, un tad ir nosacījumi, ka viņam jādabū komandā vēl 7 kolēģi. Ja viņš dabūs šos 7 vai vairāk, tad uzņēmums iedos budžetu, kas ir 20 € uz personu, un viņi tad var darīt kaut ko viņi grib kopā, un tas parasti notiek ārpus darba laika. Šis strādā ļoti labi, mēs dodamies pārgājienos, mēs esam braukuši kvadricikliem, gājuši kopā uz teātri, cepuši picas, tur ir neiedomājami daudz iespēju. Un tā foršākā lieta ir tā, ka administrācija un vadībai vispār nav jāiesaistās tik daudz, cik apmaksāt rēķinu. Un komanda ir ļoti priecīga un veidojās tādas mazās mini kopienas iekš uzņēmuma. Un Wunder Fitness savukārt ir arī mums ir finansiāls atbalsts gadā katram darbiniekam 100 €, ko viņš ir izmanto dažādām sporta aktivitātēm, pilnīgi pēc izvēles. Cits iet uz baseinu, cits iet slidot, cits piedalās maratonos, un šis atkal ir izvēles iespēja, jo tas der tev vislabāk. Ja tev tas der, tad mums arī tas der. Jā, administrācija ir mazliet vairāk darba šajā gadījumā, bet tas atmaksājas. Un tad, jā, mēs redzējām, ka darbinieki pavelkās, ka darbinieki viens otru motivē, laižam skriet, laižam darīt to, un tad mēs pieslēdzām šim benefita labumam arī tādu finansiālu iespēju. Katrs kilometrs, ko mēs saskrienam, sabraucam ar velo, jebkādā veidā kustoties, sakrājam, gada beigās tiek noziedots labdarībai. Mūsu gadījumā 1 kilometrs ir 2 centi. Un tas tiešām motivē darbiniekus arī no rīta padomāt, braukšu ar ričuku uz darbu vai tomēr mašīnu. Iesim pārgājienā vai palikšu mājās nedēļas nogalē. Un arī gada beigās, kam šī naudiņa tiek noziedota, izlemj tie cilvēki, kas vairāk arī šos kilometrus ir sakrājuši. Tā, jā, es domāju, ka es vairāk, jo es varētu vēl visu kaut ko stāstīt. Un mums bija jāizpilda profila anketa, un tur bija jānorāda mākslinieks, no kura tu iedvesmojies. Un ja jau šodien pa Latgali, tad pa Latgali tā kārtīgi. Un es gribētu pabeigt šo uzstāšanos ar manas novadnieces un arī klases biedrenes Ingas Pizānes vārdiem, kas ir dzejniece. Un viens no maniem mīļākajiem viņas dzejojumiem, tagad ceru, ka es nesajaukuši, skan tā. Es gribu atgriezties laimīgākā sevī un aicināt tevi uz sālsmaizi. Paķer sarkanvīnu, dzersim no kakliņa. Es novēlu jums katram atrast laimīgāku sevi, un lai jums apkārt ir cilvēki, kas ir gatavi paķert šo sarkanvīnu, tējas krūzi, Valmieru Mūžu salu un nākt un dzert ar jums no kakliņa. Tā kā, lai izdodas. Jūs brīnišķīgi. Man visai vairāk aizķērās. Es mazliet aizkavējos pie tās domas, ka ir jānosvin gan atnākšana, gan arī atvadīšanās. Bet man visvairāk aizķērās tieši tas par to, ka tās svinības par to veltīto laiku, kas ir veltīts kopā. Un ja to var izdarīt ar smaidu un prieku, un pēc tam vēl viens otram pateikt paldies, brīnišķīgi. Kaut kas man tur ir. Es nezinu, kā jums ir ar tiem noteikumiem, kā drīkst vai nedrīkst. Es vienkārši zinu, ka bija akcija un man baigi patīk. Jā, par klauniem. Akcija vēl aizvien notiek, arī veikalos var nopirkt deguntiņas. Un liekat sociālajos tīklos un naudiņa aizies, jā, biedrībai. Daktaris Klauns, paldies, Mārtiņ, par reklāmu. Centos. Bet tagad pie jautājumiem. Tātad viens no karstākajiem jautājumiem. Vai darbinieki neizmanto elastīgo laiku ļaunprātīgi? Kā jūs vērtējat? Uzticaties? Uzticēšanās ir viena no Wunder pamatvērtībām, kā jūs redzējāt slaidā. Un, ja neuzticās, tad nav jēgas turpināt. Tas tā kā
runātājs Edgars laikam bija pirmais, kurš teica, ka arī uzņēmums ir tā kā laulība attiecības. Tad tieši tāpat ir ar darbinieku. Ja tu neusticies, tad kāpēc mēs vēl aizvien esam šeit un kaut ko daram kopā? Vai izmanto vai neizmanto ļaunprātīgi. Mums ir laika uzskaits sistēma, kur tiek atrakstīts visas stundas. Arī mans laiks šodien nonāks laika uzskaits sistēmā. Līdz ar to tieši vadītāji un projektu vadītāji var redzēt, ko tas cilvēks ir darījis. Un, ja tas notiek ilgstošākā laika posmā, var redzēt, ka tur kaut kas nestrādā. Ka, piemēram, ir kaut kas uzrakstīts, bet rezultāts nav. Un, es nevaru teikt, ka mums nav bijuši šādi gadījumi, bet tā ir daļa no biznesa, kad ir jāpieņem lēmumi, ka mums katram jāiet savu ceļu. Varbūt līdzīgā tematikas virzienā viens no jautājumiem arī, ko darīt, ja komandā ir cilvēki, kurš nekomunicē, bieži kļūdās, bet iestādē nav pieņemts pārunāt šīs situācijas. Mēs nekļūdamies un visu zinām. Ko darīt? Tu esi īstajā komandā? Man droši vien būtu tāds jautājums, jo, ja uzņēmuma vērtība, jeb šis aukas ir mēs nekļūdāmies un visu zinām, bet tur ir jāsaprot, jo tā vide tad nemainīsies. Ja tas nāk no vadības puses, tad es neticu, ka tur varētu būt kaut kāds krasas pārņems. Protams, var uztaisīt revolūciju, jā, un arī vadība mēdz mainīt domas, ticiet man, ja ar viņiem runā un paskaidro, kāpēc tas būtu jādara, bet jā. Tad to upi tomēr var pagriezt uz otru pusi kaut kādā, ja viss sadodās rokās. Vajag labu lāpstu. Un tad var sapratām. Ejam tālāk pie nākamā jautājuma. Kas tavuprāt ir tas, pie kā vēl jāpiestrādā? Kas vēl nav tik vunderīgi? Šis droši vien būtu jautājums komandai. Un es zinu, ka protams, ka mēs dalāmies ar labajām lietām. Tas var radīt iespēju, ka pie mums ir debesu mannas un viss ir skaisti. Un, principā, mēs nestrādājam, bet saņemam, tā nenotiek. Un mums ir lietas, kas mums nesanāk, ir lietas, kas patiesībā birokrātija, un nevis birokrātija, bet demokrātija un šī brīvība ir arī tas pats, kas mums kaut kur traucē, jo mēs gribam visus iesaistīt. Tas ir laikietilpīgi, tas palēlina procesus attiecīgi. Vunderīgi ir forši, bet vunderīgi nav ideāli. Sapratām, bet man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, kad saprot, ka vēl ir kur augt, vēl ir ko darīt, vēl ir ko rakt. Nākamais jautājums, kādēļ fokus ir vairāk uz ārvalstīm, ne Latvijas tirgu? Šis tā vēsturiski sanācis, jo sākotnēji uzņēmums tika dibināts Latvijā, un tad Somijas uzņēmums meklēja partneri, ar ko apvienoties, un tad tika dibināts 2 valstu kopuzņēmums, un tas mums nostrādāja par labu, jo mēs pārņēmām šo skandināvu darba vidi, un tāpēc mēs varbūt esam mazliet citādāki nekā vairums Latvijas uzņēmumu, bet tur ir nauda vairāk. Jā, tā ir. Noslēdzošais jautājums no manas sirsniņas tīri, ko darbinieki novērtē, kur bonus vai kur ekstru visvairāk, kas visvairāk patīk no kaut kādiem tiem, es pat nezinu, kā viņus nosaukt, lutināšanas veidiem? Tas, kurš tam darbiniekam der vislabāk. Tā, man liekas, ir tā atslēga. Viss der, vienam nestrādā. Nedāviniet vienādas krūzītes visiem darbiniekiem. Ļaujiet izvēlēties, kāds gribēs krūzītes, kāds gribēs šķīvīt. Dodiet izvēles iespējas, un tas strādā vislabāk. Tu skrien vai brauc ar riteni labāk? Atkarīgs no apstākļiem. Bet man patīk ritenis labāk. Lūk, tad tu priecāsies, ja būs kaut kāds finansiāls. Uzdāvinās taurīti man, jā. Lai paiet malā tie visi, es priecāšos, ja man uzdāvinās nezinu, kaut kādu ciklopu, ar kur es varu iet dabā. Individuāli pieeja viennozīmīgi tam visam. Ilze, paldies tev par to, ka dalījies. Aplaus, ja vēl kāds jautājums, gan jau, ka varēs pienākt un parunāt. Paldies, Ilze.